Sveiki! Dzirdat mani, ja? Tā, um, paldies par iespēju vispār klausīties un par iespēju lasīt lekciju. Ātri iziesim cauri, ņemot vērā, ka tendēts aizpļāpāties. Tiem, kur man nepazīst, es esmu dr. Vahbē, neiroķirurgs, bērnu neiroķirurgs, ja tā var teikt. Epilepsijas ķirurgs, es esmu dalībnieks gan EANS, gan ISPN, un arī Startautiskās epilepsijas ķirurģijas biedrība, jeb IESS, un cerams, foršs doktors arī. Uh, Runājot par epilepsijas ķirurģiju, es nezinu, cik ir redzējuši tā filma un tā tālāk. Daudziem ir iespaida, ka reāli tas arī kas notiek. Pateikšu godīgi, nav tas tālu no patiesības, bet līdz tam ir daudz, kas ir jāzina. Jo ir tendence nākt uzreiz, ka mums ir epilepsija, zāles nepalīdz, vai mēs nevēlamies jau lietot zāles, un mēs gribam tikt vaļā, vai var izgriezt. Tad mēs runāsim īstenībā, kā mēs nonākam līdz epilepsijas ķirurģijai. Tad tas ir par lēmumu ķirurģiskai ārstēšanai. Diemžēl neiroķirurgs, ja mēs tā padomājam, ir vairāk ezītis miglā, ja mēs runājam par lēmumu pieņemšanu ķirurģijā. Jo tas ir drīzāk komandas darbs, tur vairāk kas ir saistīti, bet visvadošākais ir neiroloģis. Ja mums nepatīk savu neiroloģu, meklējam labāku neiroloģu, varbūt tas, kas var saprast mūs labāk, bet praktiski nevadoties pēc neiroloģa atradnes un tā tālāk, diemžēl es nevaru jūs palīdzēt, tīri tāpēc, ka man pašam nebūs pilnīgi saprotams, kas kaiš un kas būtu ārstēšanas iespējas. Un, protams, tas prasa ļoti izvērsta izmeklēšana. Tad tas ir, mēs meklējam gan radioloģiski, tad viss tas bildes, attēli un tā tālāk, gan elektroencefalogrāfiski, bet, protams, visvadošākais ir tieši klīniskās izpausmes. Tas ir to, ko akcentēja man vairāk kolēģi, ka ir jāskatās un jāskatās uzmanīgi un jādokumentē visu uzmanīgi, un ja var video arī nofilmēt, tad tas ļoti palīdz mums pieņemt tos lēmumus, lai saprastu, kas ir pie vainas. Un arī tad, kad mums ir tie izmeklējumi, tad arī mēs skatāmies sakritība. Piemēram, daudzi meklē epilepsijas cēloni, redz kaut kāda cista, kaut kāda viena vieta, kur īstenībā nav saistīta ar epilepsiju. Un viņi jau ir pārliecināti, ja mēs izgriežam cista, pazūd viss. Diemžēl tā arī nedarbojas. Un, protams, kad mēs nonākam līdz tam, kad varētu būt labs risinājums, kā ķirurģija, tad arī mēs skatāmies ieguvumu pret riskiem. Tāpēc, ka nerunājot tikai par operācijas riskiem, kā jau jebkurā smadzeņu operācijas, bet mēs arī pastāv iespēja, ka mēs varam sastapt kaut kādu funkcijas traucējumi, kas ir tieši ķirurģijas rezultātā, un mēs skatāmies, vai tas ir pieņemams vai nav pieņemams. Tad cilvēks, kurš paliek akls pateicoties mūsu operatīva darbība, tā nav pieņemama rīcība, lai tiktu vaļā no lekmēm. Cilvēks, kuram, piemēram, pazūd valoda, vai, teiksim, pedagogam, kurš pazūd spējas gan lasīt lekcijas, gan atcerēties vispār, par ko viņš runā, tad tas arī nav pieņemams risinājums. Un, protams, kad mēs nonācam līdz tālu, kad mēs apspriežam, jā, ķirurģija var palīdzēt, tad mēs vairākus specialistus aicinām, mēs apsēžamies kopā, katrs dalās ar savām gudrībām, un tad mēs pasakām pacientam vai pacienta piederīgiem, jā, varam palīdzēt, tādi ieguvumi, tādi iespējami riski. Ja mēs runājam par ķirurģijas veidi, tur ir vairāki veidi, daudzi bija runāts, un es uzliku boldā tas, kas ir mums pieejams, un tas gandrīz viss. Tur tas, kas ir pārējais, vai nu ir pārāk dārgas un advancētas, kas vēl nav pieejams mums, vai nu vēl ir eksperimentālā tā saucamā stadijā. Tad izējām vienkārši bišķīt tāds ļoti ātrs ievads pa katram. Ja mēs runājam par rezektīva ķirurģiju, tad tas ir mēs izgriežam vainīgo daļu. Tas varētu būt perēklis, vai nu izmainīta smadzeņu zona, kas ir iedzimta, vai nu kaut kāds jaunveidojums. Varētu būt arī smadzeņu daiva, tas varētu būt daļēji tā rezekcija vai pat pilnā rezekcija. Ļoti reti, bet mēs esam izdarījuši.
Un tā ideja ir tā, ka, kad mēs izdalām ārā to slimu daļu, tad tur ir augstas iespēja, ka mēs varam atbrīvoties no lēkmēm. Es nerunāju, ka mēs esam jau izārstējušies, bet mums ir ļoti ilgs laiks, kad mums nav lēkmes, un brīžiem pat varam iztikt vaļā no zālēm. Uh, Protams, pastāv iespēja, ka tas perēklis nav pavisam redzams. Tad tas nozīmē, ja mēs gribam izgriezt to saucamu perēkli, mēs arī neredzam viņu uz attēlu. Tad mēs nevaram, protams, uz aklu izgriezt. Varētu būt, ka tas perēklis, ko mēs redzam, nav vainīgais. Tieši tāpēc es akcentēju, ka mums ir jāskatās, vai ir pareiza tā saucamā korelācija, jeb tādā sakritība starp izmeklējumiem. Un, protams, pastāv iespēja, ka, ja mēs izgriežam tikai to, kas ir izmainīts, varētu būt, ka tomēr cita daļa no smadzenēm, kas ir netālu no turienes, ir joprojām slima, un tas būs jāizgriež papildus. Un, piemēram, šitāds ir viens, kā mēs redzam, tās izmaiņas tajā baltā vietā, tur smadzenēs, ja mēs salīdzinām ar otru pusi un redziet, tur ir tas caurums, un šeit, piemēram, tas bērnam ļoti palīdzēja, jo viņam vairs nav lēkmes. Par deniņdaivas rezekcijas, nu, piemēram, tas ir visbiežāk pielietota rezekcija, un man bija tas gods jau satikt autoru reāli dzīvē. Mēs redzam, piemēram, ka tur varētu būt mazāk, ka mēs tikai izgriežam tikai ļoti maza daļa, bet nu, tur pastāv iespēja, ka ir jāizgriež nedaudz vairāk nekā tā mazākā daļa. Par atvienošanas ķirurģijā, protams, tas ir pārsvarā, kad viena plaša zona vai pat puslode, pilna puslode traucē otru. Un tad, ko mēs darām? Tad šādā gadījumā mēs pārdalām vai nu starp smadzeņu daivām, vai nu starp smadzeņu puslodēm. Visbiežāk mēs izmantojam kalozotomiju, un tas ir tas savienojums starp lielu pusložu garozēm, jo tas ir tas saucamais savienojums, kas palīdz tieši koordinēt no viena puslodi uz otru, gan domāšanas, gan kustības, tas ātrums, lai mēs varam ļoti koordinēti ātri izdarīt, veikt visas tas kustības un visas tas domāšanas uzdevumi. Vai pat hemisfērektomija, jeb tas ir visa puslodes rezekcija vai pārdalīšana. Protams, mēs ne tikai savienojam puslodes, bet arī savienojam no visām smadzenēm, no vidussmadzenēm. Un tā ideja ir, lai mēs pārtraucam tās slimās aktivitātes, lai tās neizplatās no slimās daļas uz veseļo daļu. Piemēram, tas ir kalozotomija, mēs redzam tieši šitā tas savienojums starp puslodēm, un to mēs pārdalām ļoti rūpīgi. Un hemisfērektomija tur ir vairākas, agrāk viņi izgriež visu ārā, bet tur pārāk liels risks uz asiņošanām, tagad mēs tikai pārdalām tā balta viela. Mums arī ir viens veids, kad mums, piemēram, ļoti nozīmīga zona, un pēc būtības mēs nevaram izgriezt tās, jo savādāk tur ļoti nozīmīgi zūd funkcijas, piemēram, runas spējas, vai kustības, vai jušanas. Bet ir iespējams reducēt tās aktivitātes, un tas ir tad, kad mēs veicam vairāk seklu iegriezumus garozā. Ar nelielu distanci, bet tas saglabā funkcijas, tāpēc, ka savienojums no pelēka viela uz balta viela tiek saglabāts. Tikai tas veids, kā izplatās no viena daļa no garozas uz otru daļu, tiek traucēts. Un tas darbojas apmēram kā ātrumvalņi, piemēram, priekš epilepsijas impulsiem. Tad tas ir trāpa pirmo valnīti, otra valnīti, trešā valnīti un izzud pilnībā. Jo ar katru reizi, kad viņi trāpa vienu valnīti, tad tās kustības, tā saucamā izplatība ir mazāka, lēnāka, un pēc tam viņi vairs nevar, jo līdz kaut kāda, ja mums būtu kaut kāda apmēram 12 mm, tad pietiktu ar tādu distanci, lai viņi ļoti plaši un strauji izplatās. Bet ja katru 5 mm mums ir tāds kā bremzīti, tad, diemžēl, bet par laimi mums vairs neizplatās tik ātri, un tad viņi apstājās pie vietas. Un tad pēdējā ir neiromodulācija, ņemot vērā, ka pašlaik par 2S, jeb tas smadzeņu dziļu kodolu, pašlaik mēs tikai vēl eksperimentāli notiek, un mēs gaidām pētījumu rezultātus, lai mēs varam vispār domāt viņu tad visbiežāk izmantojama ir tā saucamā klejotāja nervu stimulācija. Un tas ir tad, kad radikāla ķirurģija nav iespējama, bet mums ir jāsamazina lēkmes daudzumu un smagumu.
Un tā ideja ir tā, ka tas ir līdzīgs kā sirds stimulatoram. Mēs implantējam ģeneratoru, kas dod impulsus, un tad caur to elektrodu mēs apgādājam impulsu mērķim. Pārsvarā, ja mēs runājam par kodoliem, tad mēs liekam dziļuma elektrodu tur. Ja mēs runājam par vagus nervu, tad tas ir netieši ceļu uz dziļiem kodoliem. Un pēc tam mums ir tāda iespēja regulēt pēc efekta. Ja mums, piemēram, un tas laba lieta ir tā, ka viņš ir atgriezenisks. Piemēram, ja mēs pa daudz stimulējam, un tas rada kaut kādu nevēlamā tā saucamā efekta, tad, protams, mēs varam atkāpties atpakaļ, un tad atjaunojas tas saucamais komforta sajūtas. Piemēram, šitā implantācija, tas ir samērā elementāra, tikai ir jāzina labi anatomija. Nu, pirms operācijas, protams, pašas, ja jūs nonākat līdz tā, ka jā, mēs operējam, tad tas ir forši, jo pēc būtības mēs ceram uz labu risinājumu, bet mums tāpat ir labā gatavošana, jo vienmēr mēs paņemam kārtīgās analīzes, mēs veicam pirms operācijas izmeklējumu, lai pārliecinātos, ka mēs esam gatavi fiziski operācijai. Un, protams, mums ir detalizēti izskaidrojumi. Mēs atgādinājām par visu, ko mēs agrāk, visās tās konsīlijā un visās konsultācijās esam izrunājuši. Tieši par procedūru secībās un tā tālāk. Un vēl atkārtojam par riskiem. Asiņošanas riskiem, infekcijas riskiem un funkciju traucējumiem. Viņi ir samērā zemi, nepārsniedz 10%, pat lielāka daļa rakstos un tā tālāk, bet, protams, tas vienmēr ir jāatgādina, jo nav forši pamosties ar kaut kādu, teiksim, komplikāciju. Protams, apskatās mūsu anesteziologs, pārliecinājās, ka cilvēks ir gatavs operācijai, un pat galvenākais, ka joprojām, neskatoties to, ka mēs ejam uz operāciju, nedrīkst pārtraukt pretepilepsijas medikamentus. Pat tajā pašā rītā, pirms operācijas, viņi izdzer tieši zāles, kā premedikācijas, pirms mēs ejam uz operāciju. Un mūsu mērķis tieši pēc operācijas ir atjaunot arī to saucamo medikamentu terapiju. Tad pārsvarā tas ir pirmā diena naktī, mēs vērojam intensīva terapijas nodaļa, tajā pašā naktī, ja viss ir kārtībā, tad nākošā rītā mēs varam pacelt uz nodaļu turpmākajai ārstēšanai, ja stāvoklis ir stabils. Un kā es jau saku, jāturpina zāles tā, kā mēs lietojam pirms operācijas. Tālāk ir brūces kopšana, vai vajag vai nevajag pēc operācijas kontroli, mēs nolēmam uz vietas. Un, kad mēs izrakstāmies, tāpat mēs saskaņojam ar neiroloģu. Ja, teiksim, tas ir bērns, mēs saskaņojam ar bērnu neiroloģu. Ja tas ir pieaugušais, mēs sazvanāmies ar ārstējošu neiroloģu un saskaņojam turpmāku kontrolas un tā tālāk. Vai mēs varam, protams, uzlabot operācijas rezultātus? Jo, piemēram, es jau teicu, ka brīžiem mēs arī nevaram atrast to perēkli, bet mēs esam pārliecināti pēc visas klīnika, ka viņa atrodas konkrētā vietā. Tad mums ir iespējas noteikt smadzeņu darbības operācija laikā. Gan fizioloģiskā darbība, gan arī nepareiza elektriskā darbība. Un mēs varam arī pirms operācijas izmantot papildus izmeklēšanas iespējas. Piemēram, tur ir īpašas sērijas, kas mums palīdz atrast kaut kādu vainīgas vietas. Un ir kaut kādas programmatūras, kas mums palīdz atrast aizdomīgas vietas, ko mēs ar savām acīm nevaram jau atšķirt no normālām vietām. Un tad, kad mēs taisam operācijas laika izmeklējumu, mēs varam pat taisīt to encefalogrāfiju operācijas laika. To mēs saucam par intraoperatīvu kortikogrāfiju. Mēs liekam vienkārši elektrodu taisni uz smadzeņu virsmas, vai mēs liekam dziļuma elektrodu tad cauri smadzenes vielu. Un tad mēs varam noteikt robežas, kur mēs gribam, kur tas perēklis vai tas vieta, kur mēs izgriežam, mēs varam noteikt, kur apmēram tās robežas stāv. Tad, kad mēs taisam to rezekciju, tad paliek tās robežas, tur, kur mēs izgriežam ārā. Mēs pārbaudām tās robežas, vai kaut kāda aktivitāte vēl joprojām saglabājas. Un, ja pēc vajadzības mēs redzam, ka viena zona vēl ir aktīva, tad mēs varam veikt papildus rezekciju pēc vajadzības. Bet arī brīžiem tas mums palīdz izvairīties no nevajadzīgas rezekcijas. Piemēram, mēs vietas redzam, ka tur it kā ir izmaiņas, un mēs domājam, ok, mēs griežam līdz šejien, bet pārbaudot, mēs redzam, ka tā ir ļoti klusa vieta, un tad mēs saudzējam to vietu. Un tad šādā gadījumā mēs saudzējam smadzenes, kas potenciāli var kaut kādu atjaunot funkciju. Protams, izmantojam operācijas mikroskopu, lai mēs labāk redzam. Nav forši, protams, ja akls dakteris operē jūs, un šeit ir nevis
redzīgs daktars, bet ļoti redzīgs daktars. Un mēs izmantojam neironavigāciju. Neironavigācija ir apmēram kā Google Maps, tikai galvā. Tad, ja mēs, piemēram, pareizi visu uzstādām, tad tas nozīmē, ja mēs liekam zondi pie perēkļa robežas, viņi arī parādīs precīzi, kur mēs atrodamies. Un operācijas laikā arī mēs varam saprast, vai mēs esam līdz galam izgriezuši visu vai ne. Par sērijām, ko es runāju, redziet, piemēram, tur tāda sērija, kur var noteikt smadzeņu vielu maiņu. Mēs redzam, piemēram, šeit ir kaut kāda slima vieta, salīdzinot ar otru. Karstā vieta ir tas, kur labi strādā smadzenes, vēsa vieta ir slikti strādā smadzenes. Un, piemēram, mēs pielāgojam mūsu rezekciju atbilstoši, un te arī ir labāki rezultāti. Un, protams, es runāju par to programmu, piemēram, kur mēs skatāmies. Mums nešķiet, ka ir kaut kāda problēma šeit, bet viņi labi spīd, piemēram, konkrēta tā attēla, un tad tas mums palīdz brīžiem arī plānot savas operācijas, jo apmēram mēs zinām, kur viņš atrodas tagad. Un tas ir tā, lai jūs saprotat, par ko iet runā, tad pirms, piemēram, mēs izgriežam, mēs redzam tās slimās vietas. Un tad, kad mēs izgriežam, mēs pieliekam klāt tieši blakus esošie audi, un mēs redzam, ka tās vietas paliek klusas. Un tas ir to, ko mēs ceram jau panākt tieši arī pēc operācijas. Un, piemēram, šeit ir viens gadījums, kad mēs pirms rezekcijas, tajā pašā vietā, kad mēs izgriežam tur, kur it kā skaitās slims, tomēr mēs vēl redzējam, ka kaut kas vēl ir joprojām, un tad pēc papildus rezekcijas mums palika labāk. Mēs varam arī, ja narkozes laika mēs esam kaut kur tuvumā, tur tās vietas, kur ir kustības zonas, mēs varam izsekot arī kustības. Mēs vienkārši ar speciālu zondi stimulējam smadzenes, un mēs redzam pēc būtības, ka, ja ir impulsi, tad mēs zinām, ka tās ir svētās vietas, kur nedrīkst aiztikt. Bet arī mēs, piemēram, tur, kur mēs nevaram izsekot funkcijas narkozi, jušanas, piemēram, vai valodas, tad mums ir arī iespēja jau veikt operāciju ar nosacīti nomoda. Tad tas nozīmē, kamēr mēs veicam visas tās atvēršanas un tā tālāk, pacients ir narkozē, un pēc tam mēs pamudinājam, parunājam ar viņu, pārliecinājāmies, ka viņš jūtās labi, un tad mēs veicam tās funkcijas, un viņš pasaka mums, piemēram, ka viņš jūt tirpšanā. Un tad mēs zinām, ka tās vietas ir tās atbilstošas. Protams, priekšrocības ir tā, ka var padziedāt ar pacientu kopā operācijas laikā. Un, protams, pateicoties mūsu neatlaidību, tad mēs esam uzsākuši visā Baltijā stereoencefalogrāfiju, un tas ir tad, kad reāli mēs nevaram ar neinvazīvas metodes iegūt pietiekošu informāciju, jo, ja mēs skatāmies, piemēram, tur ir trūkumi, mēs skatāmies tikai no ārpuses, tad tur ir daudz vietas, kas ir noslēptas no mums. Un, protams, šādā veidā mēs precīzi ievietojam vairākus elektrodus dziļākās zonas, un tad mēs varam lasīt no tās dziļās vietas, ko mēs nevaram sasniegt ar parasto, teiksim, neinvazīvu metodi. Plus mēs varam, kā jau kolēģi jau teica, ka varam atrast lekmes sākumu, varam atrast, kā viņi izplatās arī tad, kad mēs pētām ierakstu, un arī varam pārbaudīt smadzeņu funkcijas. Piemēram, mēs caur tiem elektrodiem pašiem mēs varam arī veikt tā saucamu stimulāciju, un, piemēram, ja mums pazūd valoda, tad mēs zinām, ka šeit ir valodas centrs. Ja mums sāk parādīties kustības, raustīšanas, mēs zinām, tā ir kustības zona. Un, protams, lai to panāktu, tad arī ir ļoti rūpīga plānošana, jo mēs nevaram jau visur ielikt elektrodus. Gribam, bet nevaram, jo tur ir pārāk augsts risks bez nekāda pievienotās vērtības. Tieši tāpēc mums nedrīkst makšķerēt, mums ir jāzina apmēram, ko mēs meklējam, un tad mēs meklējam tajā zonā. Un pateicoties tam, protams, mums ir tas finansēts projekts, kas jau tuvojas beigām, un mūsu mērķis, protams, ir panākt tā, kā standarta metode, to stereoencefalogrāfiju ar tādu mērķi, lai viņš standarts valsts apmaksāta procedūra, nevis tas, kas tikai pēc ziedojuma nauda. Un pateicoties šitam projektam arī mēs esam beidzot uzsākuši arī radiofrekvences ablāciju, un tas ir tā, ka mēs veicam smadzeņu kartēšanas caur tiem elektrodiem ar mērķi gan identificēt slimās vietas, gan arī šad tad izārstēt, jo starp 20 līdz 25 var arī panākt ļoti ilgu
laiku lekmi brīvībā, ja ir pareizi ablēts. Un, piemēram, kā labs piemērs, ko agrāk it kā nevarējām šāda veida ārstēt, piemēram, re, kur viena dziļa tur, kur ir sarkanais punkts un šitā aplīti, mēs redzam ļoti dziļa zona, kaut kāda tā izmainīta struktūra, ko mēs saucam par hamartomu. Un šeit mēs redzam pēc būtības, ka mēs esam, re, kur tās baltās vietas šeit, tas ir tas elektrods ievietots tik dziļi, un pateicoties tam, tad mēs gan redzam, kā sākās tā lēkme, un arī visu laiku, kad pirms lēkmes arī ir bijušas slimas aktivitātes, un kad mēs dedzinājam, tad arī viss paliek mierīgs. Vēl pie tā, tad, kad mums ir tas pieraksts caur tiem elektrodiem, mēs varam atrast arī tās vietas, kas ir viskarstākās, tur, kur visvairāk aktivitātes notiek. Un, piemēram, mēs varam tad piemērot to frekvences ablāciju. Ja jūs skatāties, piemēram, tajā zaļā vieta, tur tas augšējā daļa, tad tur ir tādas asas tās vietas. Bet skatāties arī, ka tieši tajā brūnā un oranžā augšā arī ir tāds nu, viļņaini, un viņi pilnīgi sakrīt ar tās zonas. Un, piemēram, dedzinājot tās zaļas, arī tās vietas palika nedaudz klusākas. Un, piemēram, šeit ir ļoti, ļoti vētraini tas pieraksts, un šeit pēc dedzināšanas tad arī mēs panācām klusāka vieta. Tā kā paldies par uzmanību! Liels paldies! Arī apjomīga informācija īsā laikā. Tā, daudz labu reakciju.